Labdien, cienījamie krāslavieši un citi e-Vater projekta dalībnieki! Ir noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Inovatīvi e-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai, jeb saīsinājumā e-Vater. Jūsu uzmanībai sniedzam ieskatu par projekta īstenošanas gaitu, problēmu jautājumiem, to risinājumiem, par projekta galvenajām aktivitātēm un kopumā par projekta mērķu sasniegšanu. Pateicoties jaunajam projektam, ūdensskaitītāja datus turpmāk varēs nolasīt elektroniski. Un sākot ar šī gada 11. oktobra Krāslavā uzsākts jauns e-Vater projekts. Darbs pie tā ilgst 18 mēnešus, un 20. oktobrī notika projekta partneru tikšanās, kuras laikā projekts tika prezentēts un svinīgi parakstīti finansēšanas un partnerības līgumi. Kā pastāstīja Domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, tad šajā projektā partneri ir Krāslavas, Utenas, Preiļu un Līvānu pašvaldības, kā arī Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija. Projektu līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un Krāslavas novada Dome. Ko šis projekts dos mūsu iedzīvotājiem? Visās Latvijas, protams, arī Lietuvas pašvaldībās ir problēma ar ūdens norēķinu sistēmu. Ir Krāslavas novada Dome, Utenas pašvaldība sagatavojas pieteikumu līdzekļu saņemšanai šīs problēmas risināšanai, norēķinu sistēmas uzlabošanai, un ir atbalstīts projekts tātad no Eiropas fondiem. Mūsu sadarbības partneri būs vēl Līvānu pašvaldība un Preiļu pašvaldība, kā arī ūdens lietotāju asociācija. Tātad, ko šis projekts dos galvenais apstākļus, ko mēs visi gribējām panākt, ir ūdens zudumu samazināšana. Tātad, tas ir galvenais jautājums. Protams, no šī izriet arī visas darbības, kas ir jāveic. Tātad ir plānots ieviest elektroniskos nolasīšanas sistēmu ūdens mērītājiem. Divos vārdos sakot, tātad turpmāk iedzīvotājiem vairs nevajadzēs veikt pierakstus un būs iespēja ūdens piegādātājiem pieslēgties katra dzīvokļu esošiem ūdens skaitītājiem un mēneša beigās nolasīt šos datus un attiecīgi izrakstīt uzreiz rēķinu par mēnesī patērēto ūdens daudzumu. Zīmīgi tas, ka paralēli e-Vater projekta atklāšanai notika projekta zaļās investīcijas pabeigšana. Tika stādīti pīlāģi, un mēs redzam, ka 2010. gada projekta sākumā pīlāģi ir tikko iestādīti, un jūsu uzmanībai būs arī video sižets, kādi šie pīlāģi ir izauguši pa šiem 2 gadiem. Tā kā mūsu e-Vater projekta rezultāti. Ar šo aktivitāti projekts zaļās investīcijas ir noslēdzies. Pierobežas iedzīvotāji tiek aicināti būt vēl aktīvākiem un ieinteresētiem jauniem savas dzīves vides un pierobežas reģionā sakopšanas darbiem, tādējādi veidojot dzīves vidi pievilcīgu un ilgspējīgu un turpmākajām paudzēm. Kad saņemts kārtējais rēķins par ūdeni, tā vien šķiet, ka klāt paša izlietotajam pieskaitīts arī kaimiņu patērētājs ūdens. Vai skaitītājs skaita par ātru un pavisam neprecīzi? Drīzumā Krāslavā šāda problēma atkritīs pati no sevis, jo jaunais e-Vater projekts paredz ieviest daudzdzīvokļu mājās jaunās paudzes skaitītājus, no kuriem datus varēs nolasīt elektroniski. Un pat uz sanāksmi bija sanākusi projekta darba grupa. Tātad šodien notiek pētījuma
prezentācija. Pētījumu veids Ventspils augsto tehnoloģiju parks, un pētījums ir saistībā ar Krāslavas novada domes projektu saistājumā e-water par elektroniskās nolasīšanas sistēmas ieviešanu ūdens piegādes sistēmā, tātad ūdens skaitītājiem. Nu, un šī darba gala rezultātā ir paredzēts sagatavot tehnisko specifikāciju, lai pasūtītājs Krāslavas novada dome kopā ar kolēģiem no Preļiem un Līvāniem Latvijas pusē un Utenes pašvaldība Lietuvas pusē varētu izsludināt konkursu e-sistēmas ieviešanai Latvijas un Lietuvas pilsētās. Šis projekts paredz inovatīvu elektronisko pakalpojumu ieviešanu un infrastruktūras modernizāciju pilsētā. Tas ļaus veidot arī progresīvāku norēķinu sistēmu. Gan pašvaldībai, gan arī, teiksim, pakalpojumu sniedzējiem, gan arī klientiem noteikti, jo runa jau ir ne tikai par to uzskaiti, un nevis tikai par skaitītājiem vai par sistēmu, bet par to, ka sistēmai ir jābūt tādai, lai būtu ērtības, lai būtu pārskatāmas, teiksim, tās izmaksas, lai būtu kaut kādi, teiksim, ja radušās kādas problēmas, kāda negaidīta noplūda, tad mēs to varam uzzināt, izmantojot modernas tehnoloģijas, teiksim, mobilajā telefonā saņemt izziņu, ka ir negaidīt liels patēriņš. Vai arī, kā mēs esam pieraduši, varbūt skatīties savu telefonu izdruku, tieši tāpat mēs varam jebkurā brīdī paskatīties, cik mēs tagad esam notērējuši ūdeni, varbūt dzīvot taupīgāk arī, jo tā kā runa šeit ir ne tikai par tiem skaitītājiem, bet arī par to, ka savā ziņā arī dabas aizsardzība, arī modernāka infrastruktūra, kas ļauj dzīvot ekonomiskāk. Dzīves kvalitātes uzlabošana arī. Noteikti tas viss kopumā, ja, jo elektroniskie pakalpojumi, viņi ienāk visās sfērās un, teiksim, nevajadzētu būt tā, ka komunālās saimniecības kaut kādā veidā atpaliek. Ja, un šī ziņā tie risinājumi, kādi ir, tie, uz kuriem mēs raugāmies, viņi ir ļoti progresīvi, viņi atbilst visām tām šodienas izpratnes prasībām par to, kāda ir, teiksim, norēķinu sistēma, kā mēs varam sekot līdzi saviem izdevumiem, kā mēs varam taupīt dabas resursus. Sakiet, ja jūs veicat pētījums, tad tajās pilsētās, kur jau ir ieviesta šī e-water skaitīšanas sistēma, kā viņiem klājas, vai viņi ir apmierināti? Mēs bijām decembra beigās Saldū, bija seminārs par Kurzemes reģionā veiktajiem projektiem, un tur pirmie rezultāti ir tādi, ka klienti ir, teiksim, sākumā bija tāda neizpratne, ir bijis gadījums, ka, teiksim, klients ir nesaprašanā, kāpēc viņam pēkšņi ir lielāks rēķins, un pateicoties tam tika izsakots tam patēriņam, vienkārši arī konstatēts konkrēti, ka noteiktā laikā uz svētkiem bija atstāts, teiksim, vaļā kāds noteikts ūdens krāns un teiksim, varēja identificēt, kur ir tā problēma, ja, kāpēc viņam bija tāds lielāks patēriņš. Šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz diskusijas par kādiem negodīgiem rēķiniem vai ka viens dabūna samaksāt par to, ka kāds cits nemaksā vai ka visi, teiksim, mēs maksājam par kādiem zudumiem. Uzstādot šādas sistēmas ir ļoti precīzi. Mēs varam pateikt, kur ir zudumi radušies, kāpēc, vai tas ir palielinājies patēriņš, vai tas ir tiešām kāda avārija, varbūt varam to ātrāk identificēt, tad zudumi būs mazāki. Un sistēma ļoti pārskatāma, un kas viņai tāds pluss, varbūt tur nav, teiksim, tas, kā mēs viņu redzam, viņa nav nekāda sarežģīta. Ja, sarežģīts ir varbūt tas apakšā, tas mehānisms viņu ieviest, bet, teiksim, pēc tam jau tā lietošana ir vienkārši un uzskatāms visiem. Uz sanāksmi bija ieradušies arī projekta sadarbības partneri no Lietuvas, Utenes pašvaldības pārstāvji. Arī viņu pilsētā paredzēts ieviest jaunos skaitītājus. Мы рассчитываем, что будем внедрять этот проект. Мы уже внедрили некоторые пилотные проекты, посмотрели, как они действуют в 4 домах. Результаты хорошие, и вот теперь мы там рассчитываем, что будем внедрять более 7000 счетчиков. Это примерно 1/4 всего города, квартир, многоквартирных домах. Kā pastāstīja projekta vadītājs, tad šobrīd skaitītāju nomaiņa daudz dzīvokļu sektorā tuvojas beigām. Vēl paredzēts uzstādīt 1450 skaitītājus, un tad jau pirmais etaps būs realizēts. Tālāk tiks uzstādītas elektroniskās nolasīšanas sistēmas.
Saskaņā ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta nosacījumiem pašvaldībām bija jānodrošina priekšfinansējums. Līdz ar to domes deputāti lēma par kredīta ņemšanu projektu uzsākšanai un priekšfinansējuma nodrošināšanu. Ņemot vērā to, ka samērā lielu darba apjomu vajadzēja veikt ar iepirkuma uzraudzības biroju un sagatavot kā iepirkuma dokumentāciju, tā veikt darbu ar iepirkuma uzraudzības biroju par konkursa nolikumu. Šis darbs diemžēl ievilkās un mums bija nepieciešams pagarināt šī līguma termiņu par 6 mēnešiem. Protams, kad līgums tika parakstīts, bija veiktas vairākas darba grupas organizētas, kurās tika spriests par nepieciešamo darbu veikšanu. Un noslēdzot šo infrastruktūras līgumu, vajadzēja rēķināties ar situāciju, ka 5 mēneši tomēr mums ir par maz, lai visu uzstādītu, pielāgotu, nolasītu un saņemtu informāciju par visas sistēmas darbību. Esošajā brīdī nolasītā informācija diemžēl vēl nav pilnīgi apkopota. Protams, izdarīt secinājumus jau var, un galvenās problēmas mēs varam zināt un atklāt. Tomēr lielam iekārtu apjomu pasūtīšanai un izgatavošanai ir nepieciešams liels piegāžu laiks. Beidzot uzstādīšanu 10–15% robežos, pat pēc izpētes veidojas situācijas, kas tomēr nebija paredzētas. Ar papildus izdevumiem ir jārēķinās. Un kā lielāko problēmu var minēt, ka nevar tikt arī visos dzīvokļos. Daudz cilvēku ir ārzemēs vai prompūtnēs. Šeit jūs redzat elektroniskās nolasīšanas sistēmas uzstādīšanu individuālās mājas ievadā. Tiek uzstādīti Herkona gredzeni, pievienoti vadi un uzstādīts raidītājs. Lai uzņēmumā Krāslavas ūdens, kas ir pakalpojums sniedzējs ūdens apgādes un kanalizācijas jautājumos, tika nodrošinātas arī darbinieku apmācības. Kādā veidā veikt šo skaitītāju uzstādīšanu, Herkona gredzenu uzstādīšanu, raidītāju uzstādīšanu, tika veiktas gan praktiskās apmācības, gan teorētiskās.
Nu, un gala rezultātā, protams, mēs redzam, ka ir aprīkoti daudz dzīvokļu māju ievadi ar elektroniskās nolasīšanas sistēmas iekārtā. Uzņēmumiem un iestādēm arī ir uzstādīta šī elektroniskās nolasīšanas sistēma. Protams, daudz dzīvokļu mājās ir arī veikts herkonu uzstādīšana un raidītāju uzstādīšana dzīvokļu skaitītājiem. Lai uzstādītā sistēma strādātu un no dzīvokļos uzstādītajiem ūdens skaitītājiem nonāktu signāls līdz pakalpojumu sniedzēju kantoriem, dzīvojamajās mājās ir uzstādīti medbox iekārtas, kas ir koncentrātori, kas apkopo informāciju, saņem informāciju no visiem dzīvokļos izvietotajiem raidītājiem un skaitītājiem, un tālāk ar GSM tīklu palīdzību aizsūta signālu uz Krāslavas ūdens serveri informācijas apkopošanu. Protams, visa šī informācija varētu tikt izmantota tikai tai gadījumā, ja būtu nodrošināta ar attiecīgā programmatūra, datu apstrāde un arī serveris. Tā kā šie jautājumi arī ir atrisināti esošajā brīdī. Uzņēmumā notiek darbinieku apmācība, lai var darboties ar šo programmatūru. Tas bija neliels ieskats paveiktajā. Paldies par uzmanību! – 2012. gada 5. oktobrī Krāslavas kultūras namā notika e-Vater projektu noslēguma konference – sabiedrības apziņas attīstība vides jomā. Konferences mērķis bija prezentēt projekta rezultātā iegūtos secinājumus, tehniskos atzinumus un jaunākās pētnieciskās tēmas vides jomā, dabas resursu taupīgāka izmantošanai, apspriest ekonomiskos ieguvumus un resursu patēriņa izmaiņas. Uz konferenci bija ieradušies gan projekta partneri, gan citu pilsētu pašvaldību, gan ūdens pakalpojumu uzņēmumu pārstāvji. Kā projekta partneri bija ieradušies vadošais partneris Krāslavas novada dome, Krāslavas pašvaldības uzņēmums Krāslavas ūdens, Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociācija, Utenes rajona administrācija, Utenes uzņēmums Utenos Vandenis, Preļu novada pašvaldība, Preļu uzņēmums Preļu saimnieks, Līvānu novada pašvaldība, Līvānu uzņēmums Līvānu DKS. Projekta mērķis bija uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisko pakalpojumu piedāvājumu patērētājiem. Projekta rezultātā tika īstenotas galvenās aktivitātes. Notika darba grupas, pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības ūdensaimniecības apsaimniekošanā iesaistītajiem darbiniekiem. Tika izstrādāts pētījums un pamatojums naturālo resursu patēriņu uzskaitas un kontrolas sistēmas izveidēji. Tika uzstādītas ūdens patēriņa skaitītāju un mērījumu nolasīšanas iekārtas, kā arī atbilstoša programmatūra Krāslavā, Utenā, Preļos un Līvānos. Tika izstrādātas instrukcijas jauno iekārtu lietošanas noteikumiem. Veikta arī ūdens lietotāju aptauja. Notika konference
sabiedrības apziņas attīstība vides jomā un izdota projekta bukleti. Projekta īstenošanas laiks notika no 2010. gada oktobra līdz 2012. gada oktobrim. Papildus visai vispārīgai informācija konferencē tika prezentēta projekta inovatīvie pakalpojumu ūdens apgādes vadība rezultāti un secinājumi. Notika arī projekta partneru Utenes rajona, Preiļu un Līvānu novadu pašvaldību pieredze, secinājumi un turpmākie plāni. Tika stāstīts arī par ūdens patēriņu mērījumu un uzskaitas pilnveidi projektā e-vāter. Tika atbildēts uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī par e-vāter sistēmas ieviešanu stāstīja ģenerāla uzņēmējs IEBLAM un Smart Meter pārstāvi. Notika arī demonstrēšana. Par ūdens lietotāju aptauras rezultātiem sniedz informāciju un notika arī informācija tika sniegta informācija arī par Latvijas pieredzi Latvijas Lietuvas programmas projektā Smart Meter. Konferences noslēgumā dalībnieki diskusijās sprieda par problēmām, par lielākajiem ūdens zudumu starpības iemesliem daudz dzīvokļu dzīvojamajā mājā. Un atzina, ka ir, principā 4 galvenie punkti, kas saistīti ir ar šo starpību, kāpēc ir parādījusies visās Latvijas pašvaldībās šī problēma. Tātad skaitītāju precizitāte pirmais, otrais, ka tie ir tehniskie zudumi, ir iespējams noplūdes dzīvojamās mājas komunikācijās. Trešā problēma ir nevienlaicīga ūdens patēriņa rādījumu nolasīšana, ceturtā manipulēšana ar ūdens skaitītājiem. Plašas domu apmaiņas notika par paveiktajiem etapiem Krāslavā, un šie paveikti etapi ūdens zudumu starpības samazināšana ir sekojoši. Pirmajā etapā notika ūdens apgādes sistēmas lietošanas saistošo noteikumu izstrāde un apstiprināšana, kurā būtiskākie principi bija iekļauti sekojoši. Atbrīvot iedzīvotājs no tehniskajām problēmām, kas ir saistītas ar ūdens skaitītājiem. Tālāk bija iekļauts nosacījums, ka ūdens skaitītājs ir pakalpojums sniedzēja īpašums. Un norēķinu princips, ka iedzīvotājs norēķinās pa taisno ar pakalpojumu sniedzēju. Kā arī tehniskajos noteikumos bija norādīts, ka ūdens skaitītājiem ir jābūt bez magnetiskā sajūga un neietekmējamam. Diskusijā klātesošie konstatēja lielu investīciju nepieciešamību līdzīgu projektu ieviešanā, un ka bez Eiropas Savienības atbalsta to realizēt ir finansiāli sarežģīti, pat neiespējami. Jo, piemēram, Krāslavā, kad pašvaldība un pašvaldības uzņēmums SIA Krāslavas ūdens realizēja otro etapu, jauno ūdens skaitītāju bez magnetiskā sajūga iegādi un uzstādīšanu iedzīvotājiem, kas tika īstenots apjomā 7,5 tūkstoši gabali. Darbus veica ūdens pakalpojumu sniedzējs, izdevumi sastādīja vairāk nekā 100 000 latu. Un tātad ūdens zudumu starpības samazināšanas trešajā etapā tika nodrošināts, kas ir saistīts ar mūsu šīs konferences un projekta tātad mērķi, tika nodrošināti trešajā etapā aprīkoti 8698 ūdens skaitītāji, un infrastruktūras izdevumi sastādīja vairāk nekā 230 000 latu, kas notika Latvijas Lietuvas programmas e-vāter projekta ietvaros. Tā kā tās ir ļoti lielas summas, un bez Eiropas līdzekļu atbalsta tiešām to īstenot būtu ļoti sarežģīti. Runājot par dabas resursu ekonomiju, Krāslavas dati par patēriņu līdz 1998. gadam, kad bija normatīvs 7,5 kubikmetri uz iedzīvotāju. Esošajā brīdī, 2012. gadā, samazinājums ir vairāk nekā 3 reizes. Esošajā brīdī tie ir tikai 2,44 kubikmetri patēriņš uz cilvēku. Protams, ja mēs runājam par 98. gada rādījumiem, 7,5 kubikmetri, tie varētu būt teorētiskie rādītāji, bet var salīdzinot ar
ieviešanu, ūdens skaitītāju ieviešanu dzīvojamo māju ievados, kad patēriņš uzrādīja 5,37 kubikmetri, arī šis samazinājums ir vairāk nekā 2,2 reizes. Šī informācija arī rosināja domu apmaiņu. Un kā galveno konferences dalībnieki atzina, ka pēc gada, kad e-sistēma tiks ieregulēta pilnībā un dati būs pieejami ilgākā laika posmā, gada griezumā, būtu jārīko vēl viena sanāksme vai konference par pieredzi e-sistēmas darbībā, un tikai tad mēs varēsim precīzāk runāt par ūdens zudumu starpības reālajiem apjomiem. Jo samazinājums projekta īstenošanas laikā no 18,25% uz 12,15% kaut gan ir būtisks, bet vēl nav pilnīgs, un rezerves efektivitātes uzlabošanai vēl ir. Ir noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts Inovatīvi e-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai. Vai projekta noslēguma konferencē tika apkopots padarītais? Jā, šī gada 5. oktobrī notika projekta noslēguma konference Sabiedrības apziņas attīstība vides jomā, kurā tika pārrunāti ar projektu saistītie rezultāti. Patīkami, ka uz konferenci bija ieradušies gan pārstāvi no partneru organizācijām, gan no Latvijas-Lietuvas programmas sekretariāta, gan kolēģi no Daugavpils, Ludzas, Preiļiem, Aizkraukles un Rīgas. Konferencē piedalījās arī Belam un Smart Meter uzņēmumu pārstāvi, kas informēja klātesošos par izpildītajiem darbiem, par problēmām un to risinājumiem. Kāds labums iedzīvotājiem būs pēc projekta pabeigšanas? Protams, visi iepriekš minētie pasākumi bija veikti, lai samazinātu ūdens zudumus. Un, protams, bez ūdens uzlabošanas kvalitātes mēs nevaram arī iztikt. Un gala rezultātā ir plānots bija samazināt pašizmaksu. Krāslavā veiktās piegādes un izpildītie darbi bija paredzēti sekojošā apjomā. 1450 ūdens patēriņa mērītāji, 13380 datu pārreides iekārtas, datu serveris un programmatūra. Preiļos 1007 ūdens patēriņa mērītāji, 1527 datu pārreides iekārtas, rezerves datu uzglabāšanas iekārta un programmatūra. Līvānos 1082 ūdens patēriņa mērītāji, 1775 datu pārreides iekārtas, rezerves datu uzglabāšanas iekārta un programmatūra. Utenā 42 ūdens mērītāji kopā ar pārreides aparatūru. Šī projekta rezultātā dzīvoklī ir uzstādīti ūdens skaitītājs ar datu nolasītāju un pārreides moduli, daudz dzīvokļu mājā uzstādīts koncentrators, kas savāc informāciju par patērēto ūdens daudzumu dzīvokļos un pārsūta savākto informāciju ūdens piegādātājam uz datu serveri. Pēc šīs informācijas apkopošanas ūdens piegādātājs varēs sagatavot rēķinu apmaksai par patērēto ūdeni. Iedzīvotājiem papildus tiks nodrošināti ērtība, ka varēs neveikt pierakstus un atskaites par patērēto ūdeni, bet veikt tikai apmaksu saskaņā ar piestādīto rēķinu. Sakiet, vai iedzīvotājiem būs iespēja pašiem sekot līdzi ūdens skaitītāju rādījumiem un salīdzināt tos ar saņemto rēķinu? Jā, protams, arī turpmāk iedzīvotāji varēs sekot gan savu ūdens skaitītāju ciparnīcas rādījumiem, gan arī tiks nodrošināta katram klientam elektroniska pieeja apskatīt datus datorā, iepazīties ar saviem skaitītājiem un redzēt savu ūdens patēriņu. Iedzīvotāji uztraucas, vai šie raidītāji neietekmē cilvēku veselību? Protams, elektroniskās nolasīšanas sistēma ir ieviesta daudzās pasaules valstīs un ir pārbaudīta. Raidīšana notiek mobilā telefona darbības tīklā un noraidot signālu atkal atslēdzas gaidīšanas režīmā. Kopā raidīšana notiek apmēram 1 sekundi pusstundā. Bet vai iedzīvotājiem būs jāmaksā par e-sistēmas eksploatāciju?
Uz šo jautājumu ir jāatbild katrai pašvaldības domei, Līvāniem, Prēļiem, Krāslavai atsevišķi, individuāli. Krāslavā izdevumus, kas saistīti gan ar ūdenskaitītāju apkalpošanu, nomaiņu, pārbaudi, gan ar elektroniskās nolasīšanas sistēmu, šos visus izdevumus seks pakalpojumu, ūdens pakalpojumu sniedzējs SIA Krāslavas ūdens. Ar kādām problēmām saskarāties, realizējot šo projektu? Lielākā problēma laikam tomēr ir jāmin iepirkumu organizēšana. Kā rezultātā nācās pagarināt projektu par 6 mēnešiem. Ir saistīta ar iepirkumiem. Ir lielas iespējas esošajā brīdī, Latvijas likumdošana to pieļauj, iesniegt sūdzības par iepirkumu un noraut līguma slēgšanu. Arī mūsu gadījumā nācās pirmo iepirkumu noslēgt bez rezultātu, un tikai otrajā iepirkumā varējām noslēgt līgumu. Lietuvas pusē problēmas, kas saistītas ar normatīvajiem aktiem, bija vēl lielākas. Tika organizēti 3 iepirkumi, kas noslēdzās bez rezultātu. Tādēļ laika trūkuma dēļ šo elektroniskās nolasīšanas sistēmu Lietuvas puse pagaidām ievies tikai vienā mājā. Protams, visās pašvaldībās kā viena liela problēma bija apstākļus, ka daudz iedzīvotāji ir prombūtne ārzemēs un citur. Tādēļ bija apgrūtināta iekļūšana dzīvokļos šīs elektroniskās sistēmas uzstādīšanā. Kas kopīgs un kas atšķirīgs šīs elektroniskās sistēmas lietošanā Latvijā un Lietuvā? Atšķirīgs varbūt ir apstākļus tas, ka ir mainījušies projekta apjomi, diemžēl. Lietuvas pusē nebija izdevies īstenot pilnā apmērā projektu. Elektroniskās nolasīšanas sistēma ir uzstādīta vienā daudzdzīvokļu mājā. Latvijā vairāk nekā 100 uzņēmumos, daudzdzīvokļu māju ievados un arī ap 100 ievadu skaitītājiem. Kopīga ir elektroniskās sistēmas nolasīšana, datorprogrammatūra, datacentrs. Kopīgi notikuši gan pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un Lietuvā, gan apmācības. Protams, sarežģīti notiek arī programmatūras salāgošana, jo atšķirīgas ir ūdens saimniecība lietošanas valodas, kā Latvijā, tā Lietuvā. Vai šajā 24 mēnešu garantijas periodā firmas, kas uzstādīja sistēmu, nodrošinās pilnīgu sistēmas pieslīpēšanu? Protams, ir paredzēts 24 mēnešu garantijas laiks, un elektroniskās nolasīšanas sistēma ir kā dzīvs organisms. Pastāvīgi notiek situācijas izmaiņas. Ar tām ir jāstrādā katru dienu. Gan Utenes pašvaldībai, gan Līvāniem un Prēļiem šīs sistēmas ieviešana notika tikai nelielā pilsētas daļā. Arī Krāslavā ierobežotā projekta budžeta dēļ e-sistēma pagaidām nebūs vēl ieviesta visās daudzdzīvokļu mājās un iestādēs un uzņēmumos. Piesaistot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības, gan uzņēmuma līdzekļus, tomēr būtu jāplāno šo elektroniskās nolasīšanas sistēmu ieviest gan atlikušajās daudzdzīvokļu mājās, gan privātajā sektorā, gan arī visos pārējos uzņēmumos. Kaut gan jau esošajā brīdī ūdens pakalpojumu sniedzējs SIA Krāslavas ūdens par saviem līdzekļiem daļēji turpina ieviest e-sistēmu tur, kur tās vēl nav. Vai sadarbība ar projekta partneriem bija pietiekami laba? Protams, sadarbība ar projekta partneriem bija ļoti laba. Protams, žēl, ka Utenes pašvaldība pēc elektroniskās nolasīšanas sistēmas ieviešanas pagaidām varēja pieslēgt tikai vienu māju, pārējās projekta aktivitātes ir izpildītas pilnā apmērā. Vairākas no kurām tika realizētas arī uz sava rēķina, pat netērējot projekta līdzekļus. Arī Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociācija daudz mums palīdzēja un aktīvi iesaistījās projekta aktivitāšu īstenošanā. Ar Līvānu un Prēļu pašvaldībām īstenots jau ne pirmais Eiropas projekts. Tā kā ceram uz veiksmīgu gan šī projekta pabeigšanu un tā augļu, kā saka, un gala rezultātu apkopošanu tuvākajā laikā, gan pēc pusgada, gan pēc gada, kad mēs pilnīgi redzēsim visu projekta rezultātus, gan arī ceram uz
sadarbību ar visām iepriekš minētajām pašvaldībām, citiem projekta partneriem, citu Eiropas projektu īstenošanu.